Nezinu, vai šodien dienas drēbes ar vilkt mugurā vai nē. Nu, labāk uzvilks, kas to zina, kāds var iedrāsties no paša rīta. Nu, gultu jau nu gan nav ko klāt, tā kā tā pa to dienu izjūks. Cik te tālu līdz vakaram? Un matus jau nu ar nav ko ķemmēt. Uzsies lakatu, neviens neredzēs, kas tev tur zem tā lakata. Nu, kāda jēga no rīta trauks mazgāt ar nekāds tolks. Paēdīs vakariņas un nomazgās. Nu, grīdu. Ha, katru dienu jau nav jāslauka, lai stāv. Neskur tā kloriņiete, kā šodien nemaz neredzējot. Ai, nē. Redz, kur rit ar savu koļu iet. Ja, ir nu gan šis tāds kņoriņš šai līdz padusēm. Ir nu gan bijis meitiešam jēga tādu precēt. Stāsta jau, ka šis salaižota pārup semmu. Nu tā jau var nav nemaz īsāka par ritu. Īsta bočka. Dēliec, kamēr, ja vien viņš nav uz miršanu, tad vienmēr bolīs uz kādu meitieti acis. Nes cik šiem par abiem sanāk tā penzija kopā. Nu kā 200 eiro jau varbūt ir. Citādi jau šī nestaigā tādā modīgā kažokā. Stāsta jau, ka Rīgā pirkusi. Gan jau tepat no humpalkastes ir izvilkusi. Nu kā šiem tagad nekaiš dzīvot. Meita Amerikā, dēls Īrijā, brauks mājās ar naudas kuli. Gan jau to naudu atkal apēdīs. Būtu vismaz nopirkuši jēdzīgu mašīnu, citādīgi brauca to veco kleberkasti. Nu tā kā īsti nabagi. Neskur tā kņoriņiete šorīt aizķērusies, kā tik nav saslimusi. Un nebūtu jau ar nekāds brīnums skraida apkārt pa tiem koriem un koncertiem. Kas šeit būtu, ko ziemā un tādā vecumā skraidīt? Nē, bet uztaisa to frizūru tā kā, zin, Rīgā tur tās operā, un tad uzkrāsojas, un kleiti jau var esot ateljē pasūtījusi. Nu, varbūt, ka cer vēl kādu dēlieti noķert. Nu, nebūtu jau nekāds brīnums. Bet, eku, kaimiņien ar skrēja, bija friša, tu zini. Vienu dienu kā bija gar zemi, tā caurumu pa galam. Ko tur var darīt? Vajadzētu aiziet dalējas mājai, varbūt šie vairāk kaut ko pa kņorinieti zina. Bet vakar solījās vārīt kāpostus. Vēl jau varbūt nebūs izvārījuši. Kaut gan viņiem jau var tās domas maisās tā kā blusas. Šie jau vēl nezina, ka kaimiņienei nosprāguši 2 vistas. Gan jau no vecuma, bet teiks jau, ka no putnu gripas. Un tās govis jau ar viņiem tā kā tādas mirlas. Nu, nevīšo sienu sagādāt. Baro ar to mākslīgo skābarību. Un priekš kam viņiem tās govis? Vai tā kapā līdzi ņems, vai? Un tā kā pagājuši gadu jau esot saņēmuši kaut kādu prēmiju, bet nesaka jau cik, tu zini. Un tā, ja labi padomā, priekš kam viņiem vispār tā nauda? Bet pagājuši gadu redz kā, nebija viss savus kapus briesmīgi uzposuši. Nebija ne liliju, ne rožu, tā kā nebūtu naudas par ko nopirkt. Bet skaitās priekšzīmīgi saimnieki. Reku Annele ar dodās uz liesmāju. Jāiet jau tad man ar būs. Šī jau varbūt kaut ko vairāk zinās. Vilks vien to veco praķi virsū, nav jau svētdiena. Nes kur tie zābaki tās sabridušies, un kur tā ziemā tagad lai nomazgā? Iesa tiem pašiem, nav jau uz galda jāceļ.